Gribu jums izstāstīt vienu pamācošu atgadījumu par to, kā vienu mūsu turistu neizlaida no valsts un ar ko tas beidzās. Cilvēks bija sataisījies lidot uz Šarmelšeihu, ar dokumentiem viss bija kārtībā, bet robežsargi viņu neizlaida no valsts. Kāpēc? Tāpēc, ka uz brīdi viņam bija bijis aizliegums izbraukt no valsts, aizliegums bija atcelts jau pagājušā gada augustā, bet tagad šī gada martā viņu vienalga neizlaida. Tāpēc, ka atbildīgie darbinieki nebija ievadījuši datora datubāzē, ka aizliegums ir atcelts. Kamēr viņš zvanījās un mēģināja visu sakārtot, tikmēr geitu slēdza un viņš nekur neaizlidoja. Tāpēc, ja jums gadās līdzīga situācija, pirms izlidošanas noteikti mēģiniet noprecizēt, vai jūsu atceltais aizliegums ir ievadīts datubāzē un vai jūs neaizturēs uz robežas. Bet mēs arī nekritām panikā. Tā kā aizliegums bija atcelts, un tagad jau arī kaut arī par vēlu, bet ievadīts datorsistēmā, mēs ātri nopirkām avio biļeti tanī pašā naktī no Viļņas uz Šarmelšeihu un autobusu biļeti no Rīgas uz Viļņu. Sanāca nelieli papildus izdevumi, liels stress un lielāks nogurums, bet cilvēks tomēr dabūja savu atvaļinājumu un ieradās Šarmelšeihā nevis 8 vakarā, bet nākamās dienas 8 no rīta. Otrs, ko no šī gadījuma varam mācīties, ir, kā situācijās nevajag domāt, ka viss ir zaudēts. Mēs vienmēr varam kaut ko izdomāt un situāciju pēc iespējas izdevīgāk atrisināt.